Briesmīgas katastrofas notiek visā pasaulē. Hirosima un Nagasaki, Černobiļa, Fukušima. Šie nosaukumi kā zvans skan dzīvos sirdīs, pieminot miljoniem bojā gājušos. Katastrofu cēloņi dažādi, bet sekas vienmēr ir šausmīgas. Simtiem tūkstoši kvadrātkilometri dzīvei nederīgi. Pašreiz pasaulē strādā 442 kodolenerģijas bloku. No kurienes gaidīt nākamo nelaimi, neviens nezina. Zināms neviens. Briesmas daudz tuvāk nekā šķiet. No apstarojuma nevar izvairīties, tas ir visur. Gaisā, ko mēs elpojam, ūdenī, ko dzeram. Radioaktīvās vielas iekļūst muskuļos, uzkrājas kaulaudos, izkropļo un nogalina dzīvās šūnas. Bet mēs līdz pat pēdējām brīdīm to neapzināmies. Radiācija sadedzina mūsu iekšējos orgānus. Mums šķiet, ka tas viss ir kaut kur tālu, ka tas skar kādu citu, bet patiesībā katrs atrodas riska grupā. Vairāk kā 70% radiācijas organismā nonāk ar ēdienu. Svina un polonija nuklīdi koncentrējās gaļā un zivīs. Rezultātā iekšējais apstarojums izraisa bīstams bojājums DNK struktūrā, briesmīgas patoloģijas, mutācijas un vēzi. Mobilais telefons, īsts sērija veida slepkava, un tādu slepkavu mums apkārt ir arvien vairāk un vairāk. Mikroviļņu krāsnes, bezvadu tīkli, televīzijas torņi un metāla detektoru rāmji. Radiācijas bojājuma smagums atkarīgs no tā, vai organisms devu saņem uzreiz vai pakāpeniski. Saņemot devu aptuveni 80 zīvertu, kā kodolsprādziens Hirosimā un Nagasaki, nāve iestājās dažu stundu laikā. Apstarojam devas no 5 līdz 10 zīvertiem gadījumā 10 vai maksimums 20 dienas, bet no 3 līdz 5 zīvertiem lielas devas rodas smaga staru slimība, kas sagrauj organismu 1-2 mēnešu laikā. Kur paslēpties no šīm briesmām? Jo pat mūsu māja no cietokšņa pārvērtusies slazdā. Būvmateriāli rada fonu, jo ir spēcīgi radiācijas avoti. Lielākā radioaktivitāte piemīt granītam, bimšteinam un alumīnija oksīdam. Telpās uzkrājas radons. Tas ātri koncentrējās gaisā, radot bīstami augstus radiācijas līmeņus. Draudzes var radīt arī sadzīves elektroierīces, mēbeles un pat apģērbs. Mēs pastāvīgi sev apkārt radām jaunus un jaunus starojumu avotus, norēķinoties par pašreizējo komfortu ar savu veselību un savu tuvinieku veselību. Tas, kam ir jākalpo veselībai, var arī nogalināt. Piemēram, parasts rentgens, kur mēs saņemam ievērojumu radiācijas devu. Pret radiāciju jūtīgākie reproduktīvie orgāni, īpaši vīrieši, sēklinieki. Pat vienreizējs sēklinieka apstarojums ar devu tikai 0,1 zīverts var izraisīt pagaidu sterilitāti. Tagad jūs redzat, kā tiek likvidēts ļaundabīgs audzējs. Parasta mūsdienu operācija. Katru gadu vēzis pasaulē skar aptuveni 10 miljonu cilvēku. Pēc statistikas 70 dzīves gados no 1 miljonu cilvēku 210 000 mirst tieši no vēža. Bet 28 000 bērnu katru gadu dzimst ar iedzimtām kroplībām un slimībām, kuras izraisījušas šūnu mutācijas. Radiācija kā plēsonis aprīja visus orgānus bez izņēmuma. Bērni daudz jūtīgāk pret radiācijas iedarbību nekā pieaugušie. Pat nelielas devas, ko pielieto staru terapijā, var apturēt bērna skeleta veidošanos. Smadzeņu apstarojums izraisa atmiņas zudumu un plānprātību. Bet mūsdienu medicīna var pretoties šīm briesmām tikai ar skalpeklu mokošu ķimijterapiju. Tātad ir jāmeklē veids, kā pasargāt sevi no nelaimes un nenonāk līdz slimnīcai. Līdzeklis cīņā ar radiāciju ir tas unikālais kompānijas Vision inovatīvais produkts, kas ir radīts laboratorijā Demfor, tas ir DI-Guard Nano. Galvenie aktīvie ingredienti DI-Guard Nano sastāvā 2 unikāli dabas elementi – chlorella un opuncijas ekstrakts. Abrīnojamā vienšūnas alģe chlorella satur 10 reizes vairāk chlorofila nekā šo vielu tik bagātais augs lucerna.
Tas ļauj izvadīt no organisma praktiski visus toksīnus, arī smagos metālus un pesticīdus. Otrais aizstāvis – opuncija. Tā operatīvi paaugstina organisma aizsargu funkcijas, nostiprinot imūnsistēmu un palīdz pārvarēt radiācijas starojuma graujošās sekas. DI-GUARD nano formulā izmantoto ingredientu unikalitāte ir arī tāda, ka iedarboties kopā radot sinerģijas efektu, tie spēja izvadīt no organisma jau saņemto radiācijas devu, kā arī remontēt DNK radiācijas bojājumus, ievērojami mazinot ļaundabīgu mutācijas risku. Šodien cīņā ar visur esošo ienaidnieku un radiācijas piesārņojuma sekā mums ir parādījies palīgs un aizstāvis. Unikālais produkts – DI-GUARD Nano. DI-GUARD Nano – jūsu personīga aizsardzība.